Šodien mums bija ļoti, neteiksim, ka neinteresanta diena, vienkārši nebija ko filmēt. Visu, ko mēs darījām, sauļojāmies, peldējāmies, viss. Ēdam. Un tad uz vakarpusē aizbraucām uz Alcampo, lielo iepirkšanas centru La Canada, kur mēs jau bijām svētdien. Tur ir iepirkšanās veikals Alcampo. Ļoti liels, tiešām liels. Mēs tur bijām 2 stundas. 2 stundas, ne? 3 stundas. Vienkārši pārtiks veikalā. Ok. Labi, sāksim atpakošanu. Ko tad mēs nopirkām? Nopirkām vafeles. Bez cukura, šīs vai garšīgas. Mēs arī ņēmām ar kokosriekstiem. Šodien ēdām pie baseina. Tā kā pārbaudīts, garšīgi. Olu baltumi, brokastīm, salaķik, rukola, salātlapas, man liekas, ka banāni ar ķiploku. Neprasiet, nezinu, kā garšo. Grēšakam paņēmām kārumiņus. Mēs parasti no rītiem spēlējam tādu spēli, kad kamēr mēs ēdam, mēs pa visu dzīvoklī saliekam dažādās vietās kārumiņus, un viņam pa to laiku, kamēr mēs ēdam, viņa meklē viņus. Pēc jā, tas brauks pie grēšuka. Vafelītes, tāds pašas, bet ar kokosu, kuras mēs jau šodien ēdām. Kaut kādas mini desiņas, snacks, nezinu. Tomāti. Šo es uz viņu skatos katru reizi, kad ieeju veikalā, bet nevienu reizi vēl neesmu paņēmusi. Tad šoreiz mēs paņēmām, es uzreiz arī gribētu pagaršot. Tas ir kaut kāds siers, A-klases siers, kuru pievieno salātiem, brokastīm. Queso fresco. Sorry, es jau saplēsu. Un 0 kalorijas vai 0 tauku, es nezinu. Pagaršošu. Reiz atvēršu. Viņš ir ciets, tāds pats tā kā vienkārši kaut kāds siers. Nē, ja viņu pieliek klāt salātiem, kur arī bija tāda doma, tad varētu būt, ka būs garšīgi. Tāpatās. Viņš tāds gumijots. Nu, labi, ar salātiem varbūt būs labi. Rīt nogaršosim. Tā, tas ir tas. Makaroni. Spārģeļi. Mini gurķīši. Kaut kāds... Es nezinu, Tom, kā viņš izrunājas. Rīzes? Rīzes, es nezinu. Rīzes. Kaut kāds peanut butter desertiņš. Rakstiet komentāros, kā viņš izrunājas. Kornī bija uz labu atlaidi, tiešām laba atlaide, 1 pa 50 centiem. Liels iepakojums ar grieķu jogurtu. Filadelfijas siers. Kāda viņam bija cena? Ja tu ņem 2, tad ir pa eiro? Eiro, gabalā. Jā, ja tu ņem 2, tad 1 maksā eiro. Filadelfija. Latvijā uz atlaidi varbūt 2 eiro ir 2,19, kaut kas tāds, 2,20. Laba cena.
Un vēl tas, ko es ļoti vēlējos nogaršot, kā garšo, tas bija cālis. Kukurūzas cālis. Man liekas, ka viņš garšos savādāk, bet varbūt arī nē. Jā, kukurūzas cāli. Kaut kad uztaisīsim, pagaršosim, bet izskatās ļoti labi. Paņēmām arī lasīti, brokastīm un sieru salātiem. Tā, viens maizes ir atpakots. Kukurūzas maize, Toms ļoti vēlējās. Es gan nezinu, tā krāsa ir ļoti, ļoti indīga izskatās, ļoti dzeltena, bet lai iet. Tad tā kā tāds, es pat nezinu, kas tas varētu būt, bet sasmalcināts ķiploks ar pētersīļiem. Man bija plāns viņu samaisīt kopā ar grieķu jogurtu un uztaisīt tādu mērcīti, klāt pie salātlapām, tomātiem, gurķīšiem un šo sieru. Man liekas, ka varētu būt labi. Tad organika kaut kāds, es pat nezinu, kā lai es pasaku, putra. Proteīnu putra, 6 iepakojumi iekšā un ļoti ātri pagatavojama. Labs sastāvs, daudz olbaltumvielas no rītiem, tiem, kam garšo sāls brokastis. Es domāju, ka tam garšos. Banāni, 99 centi kilogramā, man liekas, bija. Tad mēs arī iegājām Lind. Šī ir ļoti populāra firma. Viņi ražo ļoti garšīgas šokolādes. Dažādas veidu šokolādes. Un mēs paņēmām dažādas mazās šokolādītes pagaršot ar dažādām garšām. Pie kafijas, man liekas, būs ideāli. Tā. Banānu čipši ar sāli. Paņēmām maizīti, pašcepto maizīti, lielu kukulīti. Ļoti labi. Garšīgi. Viņu uzreiz arī sagrieza. Tas būs brokastīm. Proteīna kaut kādi, nevis šotiņi, bet viņš taisās kā proteīna dzēriens. Tas arī ir dāvaniņai, nezinu. Viņš ir jāsamaisa, jāsašeiko un var dzert. Tā kā tāds snacks vienkārši. Kad gribās ēst, bet nav ko ēst. Ļoti ātri. Tad šo paņēma Toms. Man liekas, ka viņš ir tik garšās tagad. Granātābola sula. Cik tur ir cukurs? Man liekas, ka insulīns vienkārši kosmosā uzlidos, kad tu to suli iedzers. 10 gramu. Šveps. Zero sugar. Tomātu pasta ar olīvēm Askor. Laba kvalitāte. Tad mēs rīt, lai gan šodien mēs plānojam taisīt burgerus. Es plānoju nevis burgeru, bet vienkārši kotleti ar salātiem. Toms ļoti vēlējies burgeri. Mēs paņēmām diezgan, man liekas, tādu ļoti, ļoti labu gaļu. Lielopa gaļu. Man lielops negaršo, bet kā teica Toms, vienreiz mēnesī es varu piekāpties. Un es piekāpos, un tad es arī ēdīšu lielopa gaļu. Nav tā, ka es esmu pret lielopa gaļu, vienkārši man neīpaši garšo. Tad es paņēmu kaut kādu dzērienu. Viņā nav cukurs, 5 kalorijas. Vienkārši tāds
parasts salds ūdens bez cukura. Arī stāvēja pie organika sadaļas. Dezodorants. Tomam burgeram maizīte. Šo es nekad nebiju garšojusi. Tad kādu dienu nogaršosim sardīnes. Tu esi ēdis sardīnes? Es arī neesmu. Tāpēc šo noteikti būs jānogaršo. Jo, tā kā es skatos vienu kultūristi, cilvēks, kurš nodarbojas ar viskaut kādām, nevis viskaut kādām, bet nodarbojās ar svarcelšanu, piedalās ļoti daudzās sacensībās, un viņa bieži vien šo ņem uz lidostu. Un, ja, piemēram, nepatīk tas, ko piedāvā lidmašīnās, tad viņa vienmēr ēd sardīnes. Viņa saka, ka tur esot daudz olbaltumvielas. Nu jā, bišķiņ ir. 20 grāmu olbaltumvielas tom. Tā kā varēs nogaršot, nezinu, kā garšo, bet varbūt garšos. Bet viņa arī tieši, kad dzīvoja Spānijā, visu laiku ņēma sardīnes. Jo tagad viņa ir Losandželosā. Pārvākusies uz Ameriku uz kādu laiku, jo tuliņās būs lielās sacensības. Olimpija un. Tur viņa pārsvarā ēd lasi. Tur laikam nav sardīnas, es neticu, ka Amerikā nav, vienkārši laikam Spānijā viņi ir kvalitatīvāki. Es tā pieļauju. Sīpols. Mango. Vēl viens šveps un papiera rullis. Un vēl mēs paņēmām ūdeni, daudz ūdeni. Nezinu, tur kādi 20 litri varētu būt. Cik mēs par šo samaksājam? Par šo mēs samaksājam 88 eiro. Mēs aizvakar bijām veikalā. Kaut kā tā. Un tagad mēs ēdīsim chili con carne. Cerams, ka būs labi. Šodien mums ir otrā pludmales diena. Šodien mums ir otrā baseina diena. Nosauksim to par slinko dienu. Visu, ko personīgi es daru, ir guļu, peldu. Uztaisīju nelielu treniņu. Tiešām tādu minimāli vienkārši pastiepos. Bišķiņ padarbojos ar gumiju, tas ir arī viss. Paralēli montēju arī treniņa video. Es ceru, ka kāds no jums tomēr viņus izmanto. Kaut kādi skatījumi ir, tad jau kāds noteikti pilda. Zinu, ka mani klienti, tad, kad nav klātienes treniņa, tad viņi pilda mājās. Tāds arī ir tas mērķis, lai jebkurā brīdī tu vari atvērt YouTube video un vismaz tās 20 minūtes pavingrot. Jā, šodien diezgan karsta diena, salīdzinot ar aizvakar dienu. Runājot par tiem treniņa video, varbūt no malas neizskatās, ka tā montāža ir baigi grūta, bet viņa ir baigi laikietilpīga. Sagriezt, salikt skaņas. Es reāli samontēju 15 minūtes, kopā ir 30 minūšu treniņš. Es samontēju tikai 15 minūtes, un es to daru ar pārtraukumiem, bet apmēram stundu, pusotru. Jā. Protams, ir vieglāk iedot kādam to darīt, bet tas darbiņš nav grūts, viņš vienkārši laikietilpīgs. Tad tu redzi arī savas kļūdas,
kuras, protams, man arī ir. Es arī esmu tikai cilvēks, un no malas es varu redzēt, kādas ir tās kļūdas. Protams, viņas nav tik lielas un tik nozīmīgas, bet tomēr tās ir kļūdas. Palasīju arī grāmatu. Šodien lasot grāmatu, vairākas reizes pārlasīju tieši šo lapas pusi par aizdedz kādu labu liesmu. Jēkaba vēstulē mūsu mēle ir salīdzināmā ar uguni, uzsverot, ka viena dzirkstele spēja aizdedzināt veselu mežu. Viens vārds var aktivizēt lielu problēmu vai lielu svētību lavīnu. Esi tas, kurš ar savu mēli aizdedzina labus ugunskurus. Tas, kurš liek aizdegties jau izdzisušiem sapņiem un tik nāpi kvēlējošām cerībām. Tavi vārdi var palīdzēt kādam aizdegties labām lietām, atdzīvināt ticību un vēlmi dzīvot. Tādi varbūt pārāk spēcīgi tie vārdi, bet īstenībā tā ir, ka vairāk kārt es saņemu gan Instagramā, gan dzīvē to, ka tas, ko es publicēju, tas palīdz kustēties, palīdz saņemties, kustēties, vai noskatās, un cilvēks saņemās un aiziet pastaigāt. Un īstenībā tādas mazas lietas, kaut kādi mazi vārdi, mazi storija, liekas, hei, kas tur tāds, pateikšu kaut ko, vienkārši tāpat nē, bet kāds sadzird to īstajā laikā un īstajā vietā, kad būtu tas jāsadzird. Un šodien šo lasot, vēl jau vairāk pārliecinos, ka es daru to, pirmkārt, kas man sastāda prieku, un otrs, es spēju iedvesmot vismaz kādu. Un tas, kuru es iedvesmoju, viņš spēs iedvesmot sev apkārtējos cilvēkus. Un tas, man liekas, ir ļoti... Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Svarīgi apzināties un ik pa laikam par to padomāt. Kā arī, protams, es padomāju par to, ka iespējams mani vārdi kādu aizvaino. Es pilnībā apzinos, ka tā varētu būt, bet ne jau vienmēr cilvēks to dara apzināti un tīšu prāt, bet vienkārši tās ir kaut kādas emocijas, tā brīža emocijas. Bet, jā, pats bēdīgākais, ka tu pasakot kaut ko, tu to vairāk, tas ir neatgriezeniski. Tas, ko tu pasaki, tas arī paliek. Viss. Tāpēc vairāk jāsako līdzi tam, ko tu saki, kā tu saki. Un ik pa laikam varbūt jāpadomā, varbūt kaut kā savādāk tas ir jāpasaka. Māci man valdīt par manu mēli un būt par to, kurš aizdedz tavu liesmu. Liesmu, kas aizdedz ticību, cerību un mīlestību. Pirms vēl 2 minūtēm mēs bijām Spānijā, bet nu jau mēs esam Lielbritānijā. Šodien atbraucām uz Gibraltāru. Ieteikums drošības pēc, ja kāds vēlās braukt uz Gibraltāru, drošības pēc paņemet pasi. Mums gan nebija pasi, mūs izlaida ar ID kartēm, bet kā jau mēs vakar smējāmies, kā mums čatiņš teica, ka 98% čātiņš, bet fórums. Cilvēki teica, ka... Cilvēku fórums teica, ka 98% tu tiksi cauri ar ID, bet ir tie 2%, ja, piemēram, tu nepatiksi vienkārši tam, kā viņš sauc, kontrolieris, kontrolieram, ja tu nepatiksi, tad viņš tev var piesieties un pajautāt pasi. Bet viss kārtībā, tā ir tiešām tāda formalitāte. Viņi vienkārši paskatās, ka tev ir kaut kāds dokuments un viss. Mēs varējām tagad doties ar autobusu, bet mēs izvēlējāmies iet ar kājām. Tieši tāpatās, kā augšā uz Gibraltāru mēs nevis brauksim ar funikulieri, bet mēs iesim ar kājām. Nevelti mēs sportojam. Kaut kur arī uz to var ietaupīt, ja ir kājās spēks un gribas spēks. Šobrīd mēs iesim cauri lidostai. Mēs ejam pa lidostu šobrīd. Šis ir vienīgais ceļš, un lidostu šeit varēja uzbūvēt tikai šeit. Un viņš sanāk, ka viņš šķērso no jūras līdz jūrai, no ūdens līdz ūdenim. Un viņam tur nebija citur vietas. Un tad, lai tu tiktu uz to Gibraltāru, tev ir jāiet pāri lidu laukam.
Tā varianta. Jā, ko vēl Toma tētis teica, ka viņiem arī gadījās, ka vienkārši šlagbaumi taisījās ciet, jo tā kā lidos lidmašīna, viņai vajag ieskrieties. Jā. Līdz ar to cilvēkiem bija tā kā apmēram uz Luksafora jāpagaida, kamēram lidmašīna palidos garām. Un tā izskatās ļoti mākoņains, kas man nepatīk, jo varētu būt vēss. Bet es domāju, ka nebūs. Galvenais, lai tie mākoņi, kas ir kalnos, lai viņi izklīs, lai mēs varam redzēt Āfriku. Jā, tā kā tāda parasta, liekas tāda parasta diena citiem cilvēkiem. Tur pārbrauc pāri ar ičuku, parāda vienkārši dokumentu un laiž tālāk. Es pieļauju, ka kāds arī no Spānijas strādā Gibraltārā. Sākumā Toms atrada pārķingu, kurā it kā bija rakstīts, ka ir 3 eiro dienai. Ja? Jā. Un, diemžēl, tāds pārkings vairāk neeksistē. Tajā vietā, kur bija plānos tie 3 eiro, tur maksāja 21 eiro, man liekas, dienā. Bet mēs riskējām un braucām iekšā vienkārši pilsētā, dzīvojamā zonā. Un uz labu laimi būs, nebūs brīva vieta. Un paldies Dievam, ka brīva vieta bija. Un tur mēs atstājām mašīnu, vienīgais 20 minūtes no pilsētas līdz robežai mums bija jāiet ar kājām, bet tas nav tik traki. Kaut kāds piemineklis Gibraltāra. Tas vēl, te oficiālā marka ir mārciņas, bet var maksāt ar kartēm. Tā kā nav obligāti jāmaina nauda, lai gan arī mums teica, ka dažās vietās varētu pieņemt arī eiro. Tādās turisti iecienītākās vietās. Jā, bet tā oficiālā marka ir mārciņas. Un te nav saule. Te reāli uzreiz. Kā Lielbritānijā laiks. Jā. Ieej un apmācies. Laiks kā Anglijā. No to Anglija. Mēs iztaigājām pilsētiņu un kaut kā mums ir jātiek augšā pie mērkaķiem. Mēs redzam, mums ir 2 opcijas. Vai nu mēs braucam ar funikulieri, kurš maksā 20 eiro viena biļete, vai nu mēs ejam ar kājām. Bet tagad mēs tā stāvam un skatāmies, kur mums jāiet, cik augstu jākāp. Un ka tur varbūt var redzēt, ir funikulieris, brauc tagad lejā. Tur mašīna brauc. Vēl otrs, tā kā šī ir Anglija, te ir jāmaksā par internetu atsevišķi. Tā kā tā nav Eiropas Savienība. Līdz ar to mēs īsti nevaram skatīties nekādā mapsā vai kā mums tikt augšā. Mums būs, es negribu baigt to teikt, bet jāmaldās, kaut kādas kāpnes ir. Uz Gibraltāras Nacionālo rezervātu mēs tomēr izlēmām iet ar kājām. Gājām apmēram 40 minūtes. Ceļš bija diezgan stāvs, bija karsti, bet bija normāli. Par ieeju Nacionālā rezervārā mēs samaksājām no cilvēka 34 eiro. Kopā mēs tur nostaigājām stundas 4, varbūt 5 pat. Bija vietiņa gan arī, kur paēst, iedzert kafiju, paņemt ūdeni. Tā kā tādā ziņā tas ir ļoti forši, jo nogurums tur ir liels staigājot pa kalniem augšā lejā. Apmeklējām vairākas alas, kur kādreiz ir bijusi slimnīca, gan arī tuneļus. Jā, ļoti daudz vēsturiskas vietas bija, ļoti daudz kāpumi augšā. Uzgājām arī augšā, kur stāvējām uz tāda stikla virs klints. Bija ļoti seriāli, ļoti atmiņā paliekoši un ļoti skaisti. Protams, mērkaķi tas ir atsevišķs stāsts, jo viņi tur ir tiešām, kā arī Toms teica, viņi ir patiesi. Viņi ir tik dzīvi, mēs redzējām tik daudz dažādas tādas dzīves situācijas, kad viens par otru rūpējās, kad rūpējās par mazo mērkaķēnu, vai kad viņi strīdās, vai kaut ko ākstās, un tas viss ir tik patiesi.
Izejot ārā no alām, kur viens mērkaķis aizgāja uz letes, paņēma dažas riekstiņu paciņas un izskrēja ārā. Viņš paņēma 3, man liekas, viena viņam izkrita, uzreiz nākamais pieskrēja, paņēma to riekstu paciņas, atskrēja arī 3. mērkaķis, un tas gribēja paņemt to vienu brīvo paciņu, bet tas pats mērkaķis, kas gāja pakaļ, tas tā kā nedeva turēt sev cieši klāt to paciņu, un abas 2 paciņas pats apēda. Tāds smieklīgi, viņi tā tiešām dzīvi un patiesi. Baigi pāri viņi tev nedara, lai gan sākumā mūs biedēja, ka mērkaķi ir ļoti nepieklājīgi, bet ja tu viņus neaiztiec, ja tu viņus neķicini, ja tev nav līdzi kaut kāds ēdiens, kas varētu provocēt, ka viņi varētu tev atņemt, tad vispār mierīgi var viņiem paiet garām. Apskatīt, nofočēt. Mēs gan neuzbāzāmies un neglaudījām viņus, jo domāju, mēs esam ciemiņi un mēs kaut kā nevēlējamies traucēt viņus. Mēs godīgi apgājām visu rezervātu, apstaigājām visus objektus. Bija grūti, jo diezgan stāvi kalni ir, bet mēs nekādi mīkstie taču neesam, vai ne? Tāpēc, to mēs visu izstaigājām, bet es saku, dienas beigās mums bija 38,000 soļi, un bišķiņ bija nogurums vakarā, bet tas bija to vērts, bija interesanti. Noteikti iesaku, ar ko jārēķinās, ka tur noteikti nebūs tik karsts kā Spānijā, jo tikko mēs pārgājām pāri robežai, uzreiz saulīte spīd, karsta saule, tur tiešām laiks kā Anglijā. Šodien mums ir recovery diena. Mēs atpūšamies, mēs aizgājām uz čuros, kas ir nacionālais spāņu deserts. Pārējot pāris kvartālus reāli no jūras, cenas ir 3 reizes zemākas. Piemēram, mēs paņēmām baltu kafiju par €40. Lielais maksā €60 un mazais €40. Čuros bez nekā maksā €30. Mazā porcija ir 3 gabali un romuma lielā porcija ir 2,20. Wow! 2,20. Man liekas, ka ļoti labas cenas. Vienīgais, ka tagad daudz cilvēks apkārt un tur diezgan smirt, bet kafija tiešām laba. Stipra, laba, balta kafija. Vai es vēlreiz tādu gribētu? Es noteikti, ka nē. Bet vienreiz dzīvē varu pagaršot. Garšoja tāpatās kā pončiki. Tiešām tādi eļļā fritēti pončiki ar šokolādes krēmu. Noteikti tas nav mans, bet šodien mums ir diena pie jūras, un mēs tiešām vienkārši atpūšamies, baudam silto saulīti. Šodien 28 grādi. Paralēli montēju video, vairākus video, un tā doma, kāpēc vispār filmēju vlogus, ir, lai atskatīties pēc kāda laika, atskatīties uz to, kā mums gāja ceļojumā, un varbūt, ja kāds vēlās arī aizbraukt uz to pašu pilsētu, uz to pašu galu, kur mēs, tad viņi varbūt nepieļaut tās pašas kļūdas vai iedvesmoties, apmeklēt kaut kādu vietu, kur mēs bijām, balstoties uz atsauksmēm. Tā kā tas ir tāds, kā neaizmirst kaut kādus dzīves brīžus, jo fotogrāfijas ir labi, bet kad ir kaut kāda īsa filmiņa, kā mana māma saka, ka jums ļoti labi sanāca īsa filmiņa, tas ir rītīgi forši.